Šī tā kā greizo spoguļzeme, pilsēta zina, nozare visu zina, bet jūs nezināt. Jums ir pārsteigums, kad notiek nelikumības IT sektorā. Pārsteigums, tiešām, jo pilsēta sen zina, un mēs ar Jānu Hermanu speciāli personīgi izgājām cauri IT sektora apkalpošanas, sektors Latvijā. Jūs zinājāt to, ka 50% no nozares apgrozījuma IT sektorā ir valsts pasūtījums. Visa nozare ir valsts pasūtījums. Un decembra mēnesis, katra gada decembra mēnesis ir vēl pusi no šī visa valsts. Tātad, kur tiek uzpūsti visi rēķini, kur tiek uzlikt šīs tāmas, un ziniet, kas tur piedalās? 5 kompānijas. 5. 4 no tām ir jau apsūdzētas tagad šī gadījumā, un 5. jau ir pa iepriekšējo kriminālu lietu. 5, visas iesaistītas, ja? Ja jūs apsīsiet šīm kompānijām apgrozījumu, un kur viņas tirgo, viņas neeksportē neko. Šīs preces nav eksportētas citur ārvalstīm, ka būtu labs produkts. Ne, viņas apkalpo sistēmu. Vienkārši apkalpo sistēmu, sadārdzinātu, pārblīdušu, un mēs redzam par kādām cenām. Un jums liekas, jūs to nezinājāt? Šeit par vēlēšanu jautājumu. Ir jālabo tikai tas, kas nestrādā, jo cilvēki uzticās, un iegūtā uzticība ir gadiem. 6 reizes ir jānomēra, lai labotu to, kas jau strādā, lai pateikt, kad būs vēl labāk. Un šī gadījumā man ir ļoti dīvaini. Mēs aizmirstam vienu svarīgu lietu. Ja reiz mēs sakam, ka tas ir manuāls darbs, pie tā strādā roku darbi, cilvēku skaita, tas ir dārgi, un jebko, ko mēs digitalizējam, vajadzētu būt lēti, jo digitalizējot, mēs padarām lietas efektīvāk, lētāk, mazāk roku darbu. Šeit ir atžgārnā spoguļzeme. Mums iepriekšējā sistēma ir lētāka par jauno sistēmu. Digitalizējot tiešām. Un kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka šīs 4 kompānijas tur arī ir iesaistītas. Un es atgādināšu, šis nav izveidojies tikko, nesen. Pilsēta visi zina par šo jautājumu. Tā ir sistēma gadiem uzbūvēta. Un kur ir gadiem pie varas valdībā partija? Mēs labi zinām. Un kur atbild par šīm ministrijām? Mēs labi zinām. Tāpēc atgādināšu, ka šis vēzis iegājis ir daudz dziļāk, nekā mēs runājam par vēlēšanu sistēmu. Tāpēc es esmu no apvienotās saraksts sagatavojis pieprasījumu un gribu redzēt, kur šīs 5 kompānijas ir piedalījušās vēl kurās ministrijās un kādos iepirkumos. Tāpēc, ka tas nedrīkst turpināties, ka mēs vienkārši būvējam vai pa Eiropas naudu, vai pa Latvijas budžeta naudu dārgus produktus, no kuriem valsts kļūst atkarīga un vienkārši turpina barot šo 4 koruptīvo vai 5 koruptīvo kompāniju kabats. Tas ir tas, kā valsts ir uzlikt uz adatas, tieši tāpatās kā vēlēšanu sistēmā. Un to es zinu jau, kad šīs kompānijas ir piedalījušās dzelzceļā, Latvijas valsts mežos, CVK, veselības sistēmā, izglītības sistēmā. Tas ir tikai tās, ko mēs zinām, bet cik ir pārējās. Un konkursi nenotiek godīgi, un mēs vienkārši izšķiežam naudu bez pievienotās vērtības. Paldies!